Vai tu esi gatavs jaunajam līmenim Tetris čempionātā? Redz, Rajans nu patās paziņoja par izmaiņām rokas bagāžu noteikumos, kas liek mums katram pārbaudīt savas somas pakošanās prasmes. Čau, draugi! Es esmu Rej Gudrups un laipni lūdzam Dulais Dauka prāto 22. epizodē. Un šodien mēs pētīsim, kā izdzīvot budžeta avio kompāniju džungļos. Pastāstīšu par Ryanairu jaunākiem rokas bagāžu noteikumiem, kas stājās spēkā no 25. gada 3. novembra. Ko ņemt vērā, lai tavs ceļojums nebeigtos pie vārtiem un kā izmanto šīs izmaiņas savā labā. Pirms slīdam par Ryanairu bagāžas lentu, ātrs paldies mūsu atbalstītājiem, kas ļauj mums sapņot par piedzīvojumiem. Kā ierasts, Masterfoto LV, tev biļeti uz ceļojumu fotogrāfiem, kas izskatās kā no episkas piedzīvojuma filmas, pat ja esi iestrēdzis lidostā. Un High Explorer, viņa ved uz vietām, kur Google Maps apmaldās, no Amazon džungļiem, jā, līdz pat Ryanairu vārtiem. Gribu padalīties ar stāstu vai uzdot jautājumu? Raksti man uz rai@highexplorer.life. Es lasu visu, pat Ryanairu bagāžas noteikumus mikroskopiskajā drukā. Ryanairu jaunās rokas bagāžas izmaiņas. Kas, kā un cik tad tas ir smieklīgi? Ryanair ir Eiropas budžeta avio kompāniju karalis. Un viņi ir nolēmuši, ka no šā gada 3. novembra rokas bagāža būs nedaudz citādi. Kā ziņo mēdī, Ryanair paziņoja par radikālām izmaiņām. Un zini ko? Tās skars ikvienu pasažieru. Galvenā ziņa – papīra iekāpšanas kartes drukas uz A4 palegiem ir pagātne. Tagad viss ir digitāls. Un arī rokas bagāžu noteikumi ir kļuvuši stingrāki, bet arī tuči ietilpīgāki. Bet nestraucies, es tev visu saprotam tūlīt izskaidrošu, lai nebūtu jāraud pie vārtiem. Ryanair ir palielinājis bezmaksas rokas bagāžu izmēru par 20%, un tagad tā ir 40-30-20, iepriekš 40-20-25. Tas nozīmē, ka tava mugursoma vai mazā soma tagad var būt nedaudz piebāstāka. Svars joprojām tie paši 10 kg, bet svarīgākais ir tas, ka somai jāietilpst zem sēdekļa. Kā ziņo Ryanair Twitter posts, visi lidostu bag size rāmji ir jau atjaunināti, lai atbilst šiem jaunajiem izmēriem. Un Ryanair darbinieki tagad saņems lielākus bonusus no €50 uz €250 par katru neatbilstošu somu. Tāpēc nebrīnies, ja viņi būs kā tādas maitulīs, kas medī tavs pārpildītos mugursomas. Ko tas nozīmē tev? Ja tava soma izskatās kā Ziemassvētku tītars, gatavojies papildus izdevumiem. Apmēram €20-70. Tas atkarīgi no tā, kādā maršrutā tu lido. Ja vēlies vairāk vietas, vari iegādāties priority boarding. Tas maksā tikai €6-20, kas ļauj ņemt līdzi otru rokas bagāžu. 55, 40, 20 cm. Tāpat tās līdz 10 kg. Bet to jau tu vari likt augšējā nodalījumā. Bet uzmanies, jo Ryanair boss Maikls O'Learys palaiž jaunu un pilnu digitalizācijas procesu. Tāpēc tev jābūt gatavam rādīt iekāpšanas karti telefonā. Papīra kartes aizmirsti. Ja tev nav smartphone ar Ryanair aplikāciju un elektronisko biļeti, būs jāmaksā €20 sods par iekāpšanas kartes izdruku lidostā. Tā kā, draugs, uzlādē telefonu, pārbaudi Ryanair aplikāciju, lai tavs ceļojums nesākās ar sirdi plosošo rēķinu. Ko ņemt vērā? Izmēri ir jākaļ kā reizrēķins. 40-30-20, 40-30-20, 40-30-20, tā ir tava jaunā mantra. Ja sanāk bieži lidot ar šo dzeltenu-zilo īru kompāniju, tad šo te atceries. Pārbaudi somu mājās ar mērlenti, jo lidostā darbinieki būs kā tāda modes policija ar lineālu, mērīs visu pa labi, pa kreisi, visos diagonālais. Ja soma neietilpst kaut kur vajag, gatavojies maksāt sodu. Tāpatās lejupielādē Ryanair lietotni un saglabā iekāpšanas karti offline. Ryanair darbinieki tagad ir motivēti kā medību suņi, tāpēc necer, ka tavu pārpildītā soma paslīdēs garām nemanot. Priority ir tā vērts. Ja plāno ņemt 2 somas, priority boarding ietaupīs stresu, naudu un dos vietu augšējā bagāžu nodalījumā. Tāpēc pēc to laicīgi, jo lidostā arī tas būs krietni dārgāk.
Jaunais 40, 30, 20 izmērs dod nedaudz vairāk vietas, apmēram par 2 litriem. Tas ir kā papildus vieta vienai grāmatai vai pārim zeķu. Bet neaizraujies. Rainieri joprojām ir ļoti stingri, un jebkas, kas izspiežas, var maksāt dārgāk nekā pati biļete. Daily Mail ziņo, ka 85–90% pasažieri jau tagad izmanto digitālās kartes, tāpēc pārēj uz pilnu digitalizācijas procesu nebūs šoks. Bet rokas bagāžas stingrā kontrole gan var būt augsta duša dažiem pasažieriem. Un ko saka cilvēki Latvijā? Latvieši par šīm izmaiņām ir dalītās domās. Latvijas avīze LV raksta, ka daudzi pasažieri ir nikni, jo ne visiem ir vietālrunis vai lietotnis. Sociālajos tīklos, piemēram, Facebook grupā ceļotāji, arī daži saka, ka Raina atkal izdomā, kā izspiest naudu, citi gan priecājās par lielāku rokas bagāžu, rakstot, beidzot varu paņemt līdzi papildus pāri kurpju. Nedomāju, ka kurpes ietilps jaunajā standartā, bet var mēģināt. Anita San savā blogā minēja, ka Rainier noteikums spiež ceļot viegli. Tā viņa rakstīja kādreiz un ieteica vienmēr pārbaudīt somas izmērus mājās, lai izvairītos no drāmas lidostā. Pilnīgi pareizi. Es pats esmu Rainier fans. Man nav nekādas pretenzijas pret Raini, lēti lidojumu uz jebkuru vietu Eiropā, Spānijā, forši zelta biļeti. Bet šie noteikumi, protams, katru reizi man liek justies kā tādam profesionālam pakošanās ņindzam. Nekāda problēma. Ja tu to pieproti, viss ir kārtībā. Kā izdzīvot un pat izmantot šīs izmaiņas? Pirmkārt, var iegādāties somu, kas precīzi atbilst šim te jaunajam standartam. Ir tāda Cabin Max vai Aerolite. Es šīs te somas arī pievienojuši epizodes aprakstā. Viņas apmēram maksā 20–40 eiro un tieši radītas Rainier standartiem. Otrkārt, protams, apgūsti pakošanās mākslu. Sārulē drēbes, nevis loki. Izmanto kompresijas maisus, ļoti labi strādā tie arī. Lietas smagākās lietas apakšā. Vēl viena ideja. Izmanto Rainier lētos lidojumus uz Ziemassvētku tirdziņiem, piemēram, uz Krakovu vai Prāgu, biļete decembrī apmēram 30 eiro. Par šo es jau stāstīju vienā no iepriekšējām epizodēm par Ziemassvētku tirdziņiem, tā kā, ja neesi dzirdējis, noklausies. Un, protams, neaizmirsti digitālo karti, tā kā tas ir galvenais. Ja vēlaties iemācīties arī, kā plānot ceļojumu vai apgūt šos te bagāžu pakošanos, kā pro var pievienoties manam kursam, es mācu, kā izdzīvot budžeta kompāniju džungļos un radīt neaizmirstam piedzīvojumu un atmiņas. Dalies ar šo epizodu ar draugiem, lai visi zin, kas tur ar to Raini šobrīd atkal notiek. Raksti man uz rai@highexplorer.life. Kāds ir tavs smieklīgākais Rainier stāsts? Ko tu domā par jaunajiem bagāžas noteikumiem? Bet mēs gan tiekamies nākamajā reizē ceļotāji uz tikšanos nākamā nedēļa.